Krievijas vēstnieks Jevgeņijs Lukjanovs bija pagājušā gada nogalē izcēlies, komentējot Latvijas izglītības reformu un nodēvējis to par vardarbīgu asimilāciju. Kā jūs uzskatāt, vai tā ir diplomāta cienīga rīcība šādas izteikumus? Redziet, jūs manat tikai to, ko kādreiz viens otrs Krievijas pārstāvis pasaka publiski. Latvijas diplomātiem, sevišķi vēstniekiem ANO, ECO un Eiropas padomē, gan Otrā pasaules kara veterānu likums, gan izglītības reforma, gan jautājumu loks, kas skar mūsu tradicionālo strīdu par vēsturi, par 16. martu, par nepilsoņiem. Tā ir gandrīz jāsaka iknedēļas praksa. Mēs apmainamies ar pietiekami asiem paziņojumiem, kas attiecās uz mūsu lēmumiem izglītības reformas kontekstā vai mūsu lēmumiem tajā vai citā politikā. Tā ir absolūti Latvijas iekšpolitiska darīšana. Mēs arī pietiekami daudz strādājam ar Krievijas vēstniecību, un jūs zināt, ka ir bijuši gadījumi pagātnē, kad pēc zināmas vēstnieku interviju, akumulācijas un analīzes arī šie izteikumi tiek attiecīgi tā vai citādi ne tikai nokomentēti, bet mēs arī runājam ar vēstnieku un vēstniecību. Tāpēc no tāda viedokļa raugoties, tas ir ārlietu ministrijas pastāvīgs darbs, cīnīties ar gan šiem te nepatiesajiem apgalvojumiem, kādi tiek pausti par Latviju un atsevišķiem tās likumiem starptautiskajās organizācijās. Par ko šo konkrēto gadījumu? Piedodiet, Krievijas vēstnieks pārstāv Krievijas politisko kursu. Tas nav, teiksim, kaut kas tāds, ko viņš ir izdomājis pats no sevis, līdz ar ko mēs šo redzam plašākā kontekstā. Būs nepieciešams, būs vēl kādi izteikumi, ticiet man, ārlietu ministrija ir kādreiz reaģēs arī turpmāk. Par šo jums nav, kad es vienkārši daudz lasītāji uzdeva jautājumu, vai ārlietu ministrija ko ir teikusi vēstniekam? Jūs pār to vispār pastāvīgi strādā un saka vēstniekam gan publiski, gan kur viņš bija runājis. Ir. Tas, ka jūs neesat redzējuši, ka katra tāda darba forma tiek pavadīta ar īpašu preses relīzi un kamerām, tas nenozīmē, ka Tas bija publiskā pasākuma. Ar Krievijas vēstniecību tiek strādāts. Es varu jūs nomierināt, ka mēs netaisīsim no katras savas darbības publisku šovu, bet ja jums ir interese, mēs varam vienmēr iepazīstināt ar mūsu vēstnieku un mūsu diplomātu darbu gan Rīgā, gan ārpusē. Manuprāt, te ir jābūt pietiekami skaidrai izpratnē, ka šis nav viena vēstnieka, vienalga Latvijā akreditēta, paša izdomāts teksts. Šī ir metodiska, absolūti skaidra Krievijas politika, kas tiek pausta visos iespējamos veidos.